Un varbūt sāksim, kā mēs zinām, nu par to vēlāk nedaudz, bet ir tāda deja kukuraks latviešiem. Renār, vai tu esi kādreiz uzlecis kukuragā kādam? Jā, kur tu nav redzams. Šeit redzam, pirmajā epizodē Kellijs no Ogres komandas arī gribēja uzlekt kukuragā. Arnolds Helmanis pieliecās un uz dēļiem Kellijs. Pārlec pāri kukuragā. Otrajā epizodē Rihards Zēbergs apspēlē praktiski visu pretinieku komandu un pēc tam apspēlē arī pats sevis, kad mēs atkārtojumā. 1 maiņkustība, 2 maiņkustības, 3 maiņkustības, un bumbu izmet ārā no laukuma. Nu, kā teica Maikls Jordans, nekad neapspēlē pats sevi. Rihards Zēbergs nominācija numur 2. Nekad neapspēlē pats sevi. Tas izdevās. Jā, un kā mēs zinām, basketbolā ir vairākas iespējas spēlētājiem. Viņš var doties caurgājienā, viņš var mest, viņš var piespēlēt. Un vēl spēlētājs var arī piespēlēt partneri vai nepiespēlēt. Lūdzu, 3. nominācija – VF uzbrukums. Jēkabpilī ieņēmis vietu postā. Labi, Ričmonds, Vildi, Jānis Berziņš domā, iespēlēšu gariem, man neizmetīšu bumbu ārā no laukuma. Tas par šajo epizodu. Skatāmies, Jānis Berziņš 2 metrus šķīvi no garā spēlētāja. Jānim Berziņam nedaudz nesanāca piespēle. To pašu arī par Eliasonu. 4. pozīcijā Eliots Eliasons, Jelgavas centrs, piespēlēja neredzamajam cilvēkam. Neredzamais cilvēks, tiemžēl, šoreiz nespēja bumbu notvert. Eliasons pēc tam pats pārdzīvoja par šo epizodu. Tūlīt mēs to arī redzēsim. Lūk, bumba pie Eliasona. Vēpso kombinācija Jelgavnieki. Bumba kaut kur, nezinu, kur tiek aizspēlēt. Nu, šoreiz neredzamais cilvēks nespēja notvert šo piespēli, un Eliasons pārdzīvo. Nu, neko darīt. Bumba pretiniekiem. Kā jau teicu, ir iespējas mest savā pretinieku grozā, ir iespējas arī savā grozā. Kā mēs zinām, leģionāriem jāvāc statistika, Malkolms Redz to arī dara. Atlikusī bumbu un 2 punkti. Nu, šoreiz gan savā grozā, bet nu, arī protokolā skaitās. Statistika ir jākrāj. Viņam 2 punkti nāk klāt. Jā, protams. 6. vietā. Andris Justovičs parāda, ka es arī varētu spēlēt LBL. Lielisks caurgājiens. Maigustība. Labā kreisā metiens pa vairogu malu. Es arī varētu spēlēt LBL, es esmu pārliecināts. Es arī tā māku. Andrim Justovičam labs caurgājiens. Pastūrīt. 7. vietā. Nesen bija pasaules kauss regbijā. To noteikti vēroja VF un Jelgavas un Jēkabpils spēlētāji. Lūk, kāda cīņa partnerī par Meloniju. Tā do Meloni, man Meloniju. Mana. Kā es dzirdēju, jau Jaunzēlandes regbija federācijas bosi jau zvanīja uz VF-iņu. Man lūdzu šos pāris vīrus melnā uz All Blacks komandu. Īsti cīņa partnerī. Vēl haku vajadzētu nodarīt beigās pēc šīs cīņas. Jā, nu tiešām. 8. vietā. Nu, šeit arī epizode. Lieliski piespēle no Aigars Čēles. Rozīts var mest grozā, bet var mest arī pārgrozam. Pilnīgi no groza apakš. Bumba netrāpa pa stīpu. Man jautājums tev, Raimond, ko tu teiksi garējiem, ja padot viņam šādu konfliktītu un Rozīts pārmet pārgrozam. Dot viņam vēl pasus. Nē, nākušies nedabūs vairāk. Un 9. vietā, iespējams, gada vai mūža labākā intervija Aldars Latvijas basketbola līgā. Ričmonds Vilde. Džekiem F komandā ir Ričmonds Vilde, 8 punktus, 6 atlikušās bumbas. Ričmondu pastāst par otro puslaiku, par spēli kopumā. Kā vērtē šo cīņu? Mēs spēlējām labu komandu, Jēkabas labu komandu, un pirmajā puslaikā, es domāju, mēs nedaudz pārdegām kā komanda. Vairāk domājam par to, kā sekt viņus, kā tur apspēlēt, nevis spēlējam savu spēli. Un puslaikā runājam ģērbtu, ka jāsāk spēlēt savu spēli, un spēlēsim savu spēli, tad arī pats spēlēties un vinēsim. Ričmond, bet pirmo puslaiku jūs vinējāt ar +20. Savukārt otrajā puslaikā beigās ir -4. Tad varbūt nevajag spēlēt to savu spēli. Nu, vajag, es domāju, bet, Pārdeguši izstījāties diezgan labi. Jā, tad, nezinu, es Igori pat nezinu, ko lai tādu pasaku par to. Tiešām centrēju vienkārši kaut kādu. Ričmonda Vildes prāta. Komandai ir +21. puslaikā. Viņš uzmanīja, kad mēs bijām pārdeguši un nespēlējām savu spēli. Iznākam otrajā normāli spēlējām savu spēli -4. Viss kārtībā. Gadās arī tā, ka jāspēlē. Bet šī skatās kā nosacīta nominācijās, tā kā pirmā vieta. Nu, tā, kaut kā es prasīju tev, es varu prasīt visiem, kur tas man atgādināja, ka Renārs šitos savajos laiž tur vaļā citreiz šo ātro. Renār, kur tavuprāt labākā nominācija? Es domāju, ka labākā tikai priekšā, jo mums ir vēl Grand Prix, Edgar. Nē, bet vispirms pārējiem paprasīsim, kur tev, Raimond, mīļākā nominācija? Pirmais, ko es gribu pateikt, kad visu laiku sēdējām Armands nemaz nesmaidīja. Man liekas, ka viņam kādreiz šitā bija normāla situācija katrā spēlē, tāpēc viņam tas nemaz neliekās smieklīgi. Tā arī bija. Teikot, viņš beidzot sāk smaidīt. Smaidīgais pēc tādām situācijām. Kad garais met pār grozam vai pa vairogu malī. Kur jums labākā epizode? Man tā, ko es nebiju redzējis faktiski savās komandās, tas saucās metiens gaisā, ka netrāp par stīpu.